Ūdens apgādes uzņēmums Ūdeka atgādina mājsaimniecībām, kas izmanto decentralizētās kanalizācijas sistēmas par pienākumu ievērot virkni prasību, kas noteiktas ministra kabineta noteikumos. Kādas kanalizācijas sistēmas tiek klasificētas kā decentralizētās? Tas ir faktiski jau izbūvēta lokāla kanalizācijas attīrīšanas iekārtas, kas būtībā savāc notekūdeņus no mājas, un ja viņi nav pievienoti centralizētai kanalizācijai, tad viņi tiek vairāk vai mazāk attīrīta, un tad jau kaut cik attīrīti notekūdeņi tiek novedīti vidē. Un līdz ar to arī, protams, ir šis normatīvais regulējums, kas uzliek par pienākumu, īpašniekiem sekot līdz šim decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, lai viņi būtu sakārtota un viņi neradītu apdraudējumu vidē. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaita, reģistrācija un uzraudzība ir uzņēmuma Ūdeka kompetencē. Svarīgākais nosacījums šādai kanalizācijas sistēmai obligāti jābūt reģistrētai. Vēnspilī decentralizēto kanalizācijas sistēmu izmanto aptuveni 300 mājsaimniecību. Pārsvarā tās ir privātmājas, kas atrodas ārpus centralizētās sistēmas darbības teritorijas, piemēram, Stalcenē un Maurciemā. Vēnspils iedzīvotāji ir atbildīgi, protams, ir mums vēl atsevišķas adreses, kas nav reģistrētas, bet mēs ar viņiem strādājam. Un šeit, protams, vairāk jau paliek tas, kad iedzīvotāji nevar aizmirst to, kad viņiem ir jāturpina arī pat tad, ja viņi reģistrē šīs decentralizētās kanalizācijas sistēmas, viņas ir jāuztur arī darba kārtībā, un šobrīd tad regulējums nosaka, ka tas minimālais izvešanas biežums, septiķiem ne retāk kā reizi gadā, un tāpat tās arī jābūt, ar kuriem ir bioloģiskās attīrīšanas ietājas savas lokālās, tad arī viņiem ir jābūt šī atbilstošai tam instrukcijā jābūt šīs iekārtas apkalpotas. Mājsaimniecībām ir pienākums 2 gadu garumā glabāt kanalizācijas sistēmas apkalpošanas čekus, jo tos jebkurā brīdī var pieprasīt pārbaudei. Ja tiek konstatēti decentralizētās kanalizācijas sistēmas izmantošanas noteikumu pārkāpumi, par to tiek informēta pašvaldības policija, kas sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu. Par šādu pārkāpumu ir paredzēts naudas sods.